bija tāda, ka mēs nemaz nezinājām, kāds šo sienu saukt. Bijām redzējuši kaut kad televīzijā, bija tā, ja? Un izdomājām, ka vajadzētu mums arī. Klasē saorganizējās sportista komanda. Saldis nodarbojas no cik gadu vecuma ar sportu? 3. No 3 gadu vecuma. Saldis ir mūsu hokejists, Zaiga spēlē handbolu, Aleksandrs sporto tāpat kā Kristaps. Un nolēmām, ka mums šai sienai jābūt. Un rakstījām kopā projektu, bija tā. Nevarējām izdomāt, kā saukt šo sienu. Bija 2 varianti. Kādi tie bija? Kāpšanas siena Kvints un džungļu siena. Un skolēni, protams, bija par variantu džungļu siena. Protams, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, piekopjot šo sporta veidu, bet mēs uzskatām, ka viss jaunais ir jāmācās. Mēs oktobra mēnesī izgājām 1. kārtu un gājām uz balsošanu. Un savācām vairāk nekā 3000 balsis un bijām pārliecināti par uzvaru. Bet, diemžēl, pēdējās 5 minūtes mūs izsita no sliedēm un izrādījās, ka pietrūka 5 balsu, lai šī ideja realizētos. Pēc tam, kad es atnācu uz skolu, tad likās, ka skolā ir notikusi liela nelaime. Vārda tiešām nozīmē raudāja skolēni un raudāja skolotāji. Mēs apsēdāmies, izanalizējām savas kļūdas un apņēmības pilni bijām startēt vēlreiz. Un projekta iesniedzējs bija šīs 7. klases aktīvistu grupas skolēns, kas ļoti mīl sportu, dažādus hokeju un pārējos sporta veidus. Tas ir Mežaraugs Sandis. Grūti. Beigās pēc, ka pietrūka tās 5 balsis. Jā, bet patiesībā tā pēdējā nedēļa mēs bijām ļoti priecīgi, jo mums it kā likās, ka viss aizies, jo mēs bijām 1. četrniekā visu laiku turējāmies. Un arī pēdējā vakarā es domāju, ka 11. gulēt aizgāja tie, kas zināja, ka rīt viens otru apsveiks ar uzvaru. Un tieši pirms 12. pietrūka cik balsu? 5 balsis. Es esmu priecīga par to, ka pirmo reizi skolas vēsturē skolēni ir iesnieguši projektu. Un viņi varbūt aizies, bet pēc viņiem nāks citi, un arī šis projekts noderēs arī nākošajiem skolēniem. Bet varbūt paies daudzi gadi, un arī viņu bērni kāp šajā džungļu sienā un rakstīs jau citus projektus. Šie skolēni sportistam sportā nevienmēr ir uzvaras. Un sportistam zaudējums arī ir ikdiena, lai iegūtu labus rezultātus, ir ļoti daudz jāzaudē un jāiet uz mērķi. Un šis mēnesis, pēdējais, tas 2. mēnesis mums parādīja to, ka mēs varam būt izturīgi, varam sasniegt šo mērķi. Un tajā vakarā mēs varējām mierīgi iet gulēt, nekā oktobrī. Mēs varējām iet mierīgi gulēt, bet man liekas, ka neviens negulēja, vēl čaklī vāca. Un patiesībā šī pirmā uzvara, pirmā vieta, ja, kas sašķīrās tik tālu no tās otrās vietas, parādīja, ka mēs kopā varam izdarīt ļoti lielas lietas. Priecīgi, protams, zinām, ka būs. Nevarējām sagaidīt, kad jau redzēsim, kā viņi izskatās to iznākumu. Paldies tiem radiniekiem, draugiem, kuri balsoja par projektu. Un, ja zaudē, lai nepadodas, lai turpina cīnīties, jo nekas jau nevar zināt, kā beigās būs zaudēs vai vinnēs. Lai cīnās, turpina.